Tik elegantu vīrieti, iespējams, jūs vēl nebūsiet redzējuši. Pie mums šodien ciemos Andris. Čau, mani sauc Andris, man ir 35 gadi. Esmu programmētājs, elektronikas inženieris un salsas treneris. Man patīk ziemā dzīvot Rīgā, bet pavasarām laukos. Andri, pastāsti, kāds tu esi? Kā tu pats sevi raksturotu? Jā, es esmu it kā introvertēts, bet man patīk iet uz pasākumiem tāpat. Es esmu ētisks, es pa visu jūsmoju. Tas ir svarīgi, lai mans darbs ir vērtīgs pasaulē. Esmu intuīts, tas nozīmē, ka es daudz domāju, sarežģītas lietas, un tas labi iet ar manu darbu. Esmu racionāls, man patīk kārtība. Cik brīnišķīgi, tu tā izstāstīji par sevi. Uzreiz ir diezgan skaidrs. Andra sociotips Dostojevskis ir tāds cilvēks, kas ir cilvēcīgākais, humanistiskākais radījums no visiem 16 sociotipiem. Dostojevski ir draudzīgi un vienmēr ņem vērā cilvēka iekšējo pasauli. Attiecības šāda tipa cilvēkiem ir ārkārtīgi svarīgas. Vai tā ir draudzība, vai attiecības ar bērniem, vecākiem, jebkura veida attiecības, kas mums pasaulē pastāv. Tas ir svarīgākais, sakrālākais, vērtīgākais, kas šim sociotipam piemīt, tāpēc arī tādi cilvēki attiecību veidošanai pieiet ārkārtīgi atbildīgi, ar tādu, pat teiktu, svētuma sajūtu. Ja? Tas nav nekāds joks, šis sociotips noteikti nebūs tas vīrietis, kas sievietes mainīs kā zeķes. Noteikti nē. Atbildīga, nopietna, izsvērta attieksme un tāda tā kā arī pietāte, nedaudz arī bailes no tā, kā nesabojāt, kā nesasteigt, kā nesāpināt. Šis viss piemīt sociotipam Dostojevskis. Tu sajūsmies par savu darbu un par visu kaut ko tu dari? Esmu elektronisko iekārtu projektētājs un programmētājs. Strādāju uzņēmumos, visu praktiski savu karjeru strādāju uzņēmumos, kas ir saistīti ar tādu pasaules uzlabošanu, tādā ziņā, ka es strādāju gudrās mājas uzņēmumā, kas ietaupa apkuri, un gudrā iela apgaismojuma uzņēmumā, kas taupa elektrību cilvēkiem pašvaldībām. Tā kā man ir svarīgi, lai tas darbs būtu kaut kāds ar tādu labu pienesumu. Cik jauki, tu padari pasaulī labāku. Jā, un tas man ļoti svarīgi, tas man sajūsma, tas man dod daudz enerģijas, es ļoti daudz strādāju, man patīk mans darbs, jā. Bet kā ir ar to empātijas sajūtu, tām emocijām, vai tev tas netraucē darbam? Kā tas, kur aiziet tie tavi, spēki, resursi, enerģija, vai tas netraucē? Ir tā, ka kad programmēju, es programmēju ļoti emocionāli. Es rakstu dusmīgu kodu un jauku kodu un svarīgu kodu, un es dažreiz lamājos programmējot, jā, tā kā tas viss iet caur emocijām, bet es vienkārši, jebkurā gadījumā es to daru ar tādu mērķi, palīdzēt pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Un otra lieta, ko es daru, es arī pasniedzu lekcijas universitātē. Un līdz ar to tur man ir mazliet kontakts ar cilvēkiem. Man patīk mācīt citus lietā, kur esmu kompetents. Manuprāt, man labi tas sanāk. Bet jā, tā kā tur mazliet strādāju. Bet liekas, ka tur, kur es strādāju savu pamatdarbu, tur es varu vairāk izdarīt. Kā tā introvertā būtība ļauj uzkāpt uz skatuves, vai uz auditorijas priekšā runāt? Jā, tajās situācijās, kur esmu kompetents un kur man svarīgi nodot kaut kādu informāciju cilvēkiem, tur es to daru mierīgi un es vispār par to nedomāju. Es droši vien nevarētu uzkāpt skatuves un par kaut kādu pilnīgi dīvainu lietu runāt, kur es neesmu kompetents vai kā, bet tur, kur cilvēki prasa manu viedokli, manu palīdzību, tur es sajūtos svarīgs un vienkārši viņiem palīdzu, un tas ir vienīgais, par ko es tajā brīdī domāju. Tagad sagrausim vienu stereotipu. Diezgan bieži pieņemts uzskatīt, ka introverta, kā mēs socionikā sakam, introvertēta tipa izpausmēs nav raksturīgi publiski uzstāties un būt varbūt tādam aktīvākam un pamanāmākam cilvēkam.
Socioniskā introversija to pati par sevi neparedz. Tas nenozīmē, ka cilvēks, kas ir introverts un tādu tipu mums ir veseli 8 no visiem 16 pavisam kopā, tas nenozīmē, ka viņš būs mazaktīvs, neieinteresēts, neiesaistīts, klusētājs, kas sēž stūrī un vispār nekādā veidā nebauda dzīvi. Tā tas nav. Tāpēc jebkurš introverts cilvēks ir spējīgs uzstāties, vadīt pasākumus, būt aktieris, politiķis, mākslinieks, darīt jebkādas aktīvas, publiskas lietas, publiskas izpausmes. Vienkārši no šādiem cilvēkiem tas prasa vairāk spēku un ilgāku atjaunošanos pēc šādiem te notikumiem viņu dzīvē. Bet tas, ka viņi nevarētu vai ka tas viņiem vispār nav raksturīgi, tas ir mīts. Tāda improvizācija sagādā tādu mazliet stresu. Es domāju, kādreiz jau var. Kādreiz esmu bijis arī tur kāzās un visādos tādos pasākumos, balvēs, kur ir visādas spēles, un tajos piedalīties, protams, arī ir jautri. Tā kā dažreiz, bet es nevarētu to ikdienā darīt, tikai kā izklaidi. Kā tas tavs talants, kas darbā ir ļoti labi, tā pamācīšana vai mācīšana, kādas attiecībās izpaužās? Attiecībās atkal ir bišķi citādi. Es ļoti vērtēju cilvēku brīvību, un tāpēc esmu vairāk tāds cilvēks, kas ļauj, lai katrs dara kā grib. Ja viņš grib tā, lai dara, pats būs vainīgs pēc tam. Pats būs vainīgs. Jā. Bet es baigi necenšos cilvēkus pārmācīt, jo man liekas, tam nav jēgas. Ja cilvēks grib, viņš paprasīs man padomu, es pateikšu. Bet kopumā tā baigi no malas es cits nekritizēju un arī neuzmācos ar padomiem. Kas tad būtu tas labais un foršais, ko tu vari un esi gatavs dot attiecībās? Ja pamācīt nē, pāraudzināt nē? Jā, tad nezinu, cik tas labi izklausīsies, jā, bet es nevarētu teikt, ka man patīk būt tādai uzmanības centra superzvaigznei, bet es ļoti labprāt palīdzu cilvēkiem, kuri tādi vēlas būt, kuriem ir ambīcijas. Ļoti bieži man tāda labākā vieta ir kaut kāda atbalsta persona, kaut kādiem cilvēkiem viņu darbos. Es, protams, pats daudz sasniedzu savā karjerā, bet man ļoti patīk arī citiem palīdzēt, baigi neuzdodot jautājumus līdz ar to. Es palīdzu ar to, ka es atbalstu, nekritizēju, nesaku cilvēkiem, nē, jūs to nevarat izdarīt un tā tālāk. Tieši otrādi attiecībās es ļoti nokoncentrējos uz to, kā palīdzēt tam otram cilvēkam viņa tos mērķus, ambīcijas un sapņus piepildīt materiāli vai ar palīdzību, braukšanu līdzi, tā kā tās lietas es vienmēr daru. Mums tieši daudzi cilvēki, kas ir bijuši mūsu raidījumā, tieši to arī saka, viņi vēlās to atbalstu. Viņi grib. Jā. Sociotips Dostojevskis attiecībās spēja dot atbalstu. It kā liekas, vai tas ir kaut kas taustāms un kā tas vispār spēja sajiet kopā ar sievietes uzstādītajiem, bieži vien pielietotajiem stereotipiem par to, ka vīrietim jābūt tam praktiskajam, tam darītājam, tādu fizisko lietu izpildītājam, bet var taču būt pavisam citādi. Var būt spēcīga, daroša un organizatoriska sieviete, kurai akūti nepieciešams cilvēks, kurš viņai tic viņas spēkam, viņas varēšanai un palīdz izstāstīt to, kāda ir cilvēka iekšējā būtība, iekšējā pasaule, kas notiek cilvēka dvēselē, kas notiek cilvēka sirdī. Tāpēc Dostojevska tipa vīrieši ir īpaši forši saturīgām sarunām, sirds izkratīšanai un visām tādām lietām, kuras mēs parasti iegūstam, tad, kad par naudu ejam pie psihoterapeitiem. Bet te viņš ir tieši tāds bez maksas, saprotošs, atbalstošs, iejūtīgs un ļoti smalki jūtošs vīrietis. Un ir tāds tips, Dostojevskis, visas ambiciozās Štirlicas sievietes, kurš labprāt jums palīdzēs
un viss palīdzēs izdarīt. Jā. Cik jauki. Brīnišķīgi vienkārši. Man liekas, viss ir skaidrs, konstruktīvi, racionāli. Tu esi iedziļinājies sociālnieks būtībā. Nu, mazliet. Ir tā, ka, kad es sāku studēt, es ņēmu dalību arī, joprojām esmu biedrs vienā studentu organizācijā, korporācijā, un tur es ļoti ar daudz cilvēkiem esmu saticies, un es uzaugu tādā diezgan noslēgtā vidē, laukos viensētā dzīvoju, vai Rīgā no savu purčika apmēram ārā neizbraucu, bet tad, kad sāku studēt, tad es iepazinu ļoti, ļoti daudz dažādus cilvēkus, un man tas skats pa cilvēkiem ļoti izmainījās. Agrāk likās, aizspriedumi dažādi pa cilvēkiem, bet tad uzzinu, ka, cilvēks, kurš varbūt nemācās uz desmitniekiem, vienalga var būt labs draugs un sasniegt daudz ko dzīvē. Un līdz ar to, es ļauju cilvēkiem būt dažādiem, ka visi ir perfekti vai vienādi vai kā. Un sociālnieki ar tev palīdzēja saprast vairāk. Tieši tā, un sociālnieki palīdzēja saprast to, ka tā patiešām ir cilvēki ļoti dažādi. Viņi pat savas grupas ietvaros var būt ļoti, ļoti atšķirīgi ar dažādiem mērķiem un ambīcijām, bet jā, tā kā visi cilvēki ir forši. Visas sievietes? Arī visas? Jā, nenāk prātā. Tāda, kas būtu tāda. Kas ir tāda īpašība sievietēs, ko tu tā kā, nē, šis nav priekš manis? Zini, man ir ļoti grūti tā teikt, jo manā pieredzē parasti ir tā, ja cilvēkam ir kāda slikta īpašība, viņam varbūt ir 10 labas īpašības, par kurām es varētu tikai sapņot. Tāpēc es tā parasti nevērtēju cilvēkus pēc kaut kādas individuālas iezīmes. Es vairāk cilvēkus vērtēju tā kā kopumā. Tā ir tā ētiskā daba. Viņš tā ir ne tikai ētiskā daba, šis ir aristokrāts, kurš nevērtē cilvēkus pēc viņa īpašībām. To mēs pastāstīsim atsevišķi. Pirmo reizi mūsu intervijās parādījās jauna sociotipa iezīme, kuru līdz šim mēs neesam izskatījuši. Tā ir aristokrātija. Tad visi 16 sociotipi iedalās vai nu aristokrātos, vai nu demokrātos. Aristokrāti ir tādi cilvēki, kas citus vērtē pēc kaut kādiem grupas parametriem. Tātad kādai grupai šis cilvēks pieder. Kaimiņš, skolas biedrs, radinieks, sieviete, vīrietis. Un tādā veidā iedalot cilvēkus, aristokrāti izdara par šiem cilvēkiem kaut kādus secinājumus. Pretstats aristokrātam ir tipi demokrāti, kuri cilvēkus vērtē pēc viņu personiskajām īpašībām vai lietām, kas viņam piemīt vai kaut kā izpaužās. Asprātīgs, gudrs, dzīvespriecīgs, tievs, resns, jauns vai vecs. Tātad šādā veidā vērtējot katru konkrēto cilvēku, savus spriedumus par viņiem izdara demokrāti. Andris, tāpat kā visi viņam sadarīgie sociotipi no 4. kvadras, ir aristokrāti, un tam ir savas nianses gan pie attiecību veidošanas, gan arī tajās lietās, kas attiecās uz strādāšanu, tātad attiecībām darba kolektīvā, tātad veids, kā mēs pieejam cilvēkam, vadoties vai nu no viņa piederības kaut kādai grupai, vai nu kaut kādām personiskām īpašībām. Tāda ir aristokrātija un demokrātija. Manuprāt, es savā tajā sociotipā esmu 200% pārliecināts, ka tas ir mans sociotips. Man nav vispār šaubu. Es zinu, ir cilvēki, kas palasa par kādu citu, paskatās kādu citu un saka, jā, man ir kā viņam, man liekas, es tur esmu daļēji tur tāds un tāds tips. Man tā nav, jo vairāk es lasu par savu tipu, jo es lielāk tikai pārliecību gūstu, jā, tas esmu es. Un tu tev patīc? Jā, tieši tā. Ir kaut kas, ko tu gribētu sevi pilnveidot vai kaut ko attīstīt. Tu teici, ka ir satiec cilvēks, viņiem tur 10 labas īpašības, kas tev patīk, bet ir kaut kas viens, ko tu vai vairākas lietas, ko tu nosaukt? Pirmkārt, es esmu diezgan labs jautājums. Bet labi, ir tā, ka šis ir trick question, jo, ja es pateikšu, es gribētu sevi attīstīt tādu īpašību, tad visas skatītājs uzreiz, viņam nav tā īpašība. Viņš nav perfekts, nē, es pameklēšu tālāk. Okay. Tā kā, man visas īpašības ir lieliskas, jā.
Bet, ja tu satiktu tādu sievieti, kā tu pats, introvertu, zini, ētisku, manuprāt, ka pirmajā brīdī tieši vienkārši komunicējot ar cilvēkiem, man liekas, tos vienādos jau visātrāk atpazīst, un ar tiem vislabākais kontakts rodas cilvēki, kas ir tādi, mazliet, tā kā es, mazliet tādi rūcākumā atturīgi, neuzmācās, tādi introverti. Cilvēki, kas tur ir ētiski, kuriem ir svarīgs tur labais un ļaunais un visas tās lietas, tad ar tiem man it kā ir ar ko runāt un kaut kā dabiski uz tiem cilvēkiem aizgribitē tā vienkārši iepazīšanās laikā. Bet, tāpēc man grūti teikt, kā ir pilnīgi citādi pretēji cilvēku, un tāpēc es labāk neko neizdomāšu savā galvā par to. Tad daudz ir tādu cilvēku, kuri redz to labo, jauko, skaisto, to mīlestību, jo pie manis kaut kā viņi nenonāk. Redz cilvēks, kam viss dzīvē jau tā ir perfekti, viņš jau neiet pie citiem runāt par sevi, par to, kāds viņš ir un tā tālāk. Tas ir vairāk cilvēkiem, kuriem ir kaut kādi jautājumi par savu dzīvi. Un parasti tie jautājumi nav pozitīvi. Atnāc tev pastāstīt, cik viss ir forši, un kā es par sevi zinu, ka esmu labs. Bet tu jau arī līdz Evijai kaut kā nonāci un... Man uzdāvināja apmeklējumu. Tā kā... Viņi vienmēr saka, tas nesot labākā dāvana. Man liekas, tā ir vislabākā dāvana. Jā? Teiksim, es piekrītu, ka var gadīties, ka kādam, piemēram, viņš atnāk un viņš nav baigi pozitīvi pārsteigts vai kā, bet es esmu tāds, ka es pats varbūt to neatrastu, bet man ļoti patīk, ka cilvēki iedod man kaut kādu tādu experience. Bet ko tu neesi gatavs dot attiecībās vai ko no tevis negaidīt? Es domāju, tas vairāk nebūtu saistīts ar to, ka es būtu slikts cilvēks vai kā, bet vienkārši vēsturiski, man nav tādas ļoti lielas tradīcijas dzīvē organizēt pašam kaut kādus baigos ceļojumus vai kaut ko tādu. Es vairāk koncentrējos uz savu darbu, sapelnu naudu un piebiedrojos citiem, kad viņi, piemēram, brauc kādā ceļojumā vai komandējumā, tad man ir piķis, man ir brīvs laiks un es lecu līdzi. Es nebūtu varbūt tas, kurš varētu izplānot tur fantastisko ceļojumu, piedzīvojumu tur pa Latviju, pa Baltiju vai kā, bet ja kā cits rīko, tad es pievienojos, neko nekritizēju, visu izbaudu, pa visu priecājos. Tā kā, es atstātu varbūt tādu lietu organizēšanas sievietei, varbūt viņai labāk sanāk. Bet, labi, ja viņai nesanāk, izdomāsim, tad jau es varu arī tajā iedziļināties. Vienkārši, ir grūti būt labam tajā lietā, kas ir maz darīta. Bet kāds tu esi naudas lietās? Tu minēji, ka tev patīk strādāt, pelnīt. Kāds tu esi ar to naudu? Ar naudu man ir tādas emocionālas attiecības arī. Tur emocionāls. Jā. Jo ir tā, ka es ļoti labi izmācījos, ļoti sev attīstīju profesionāli. Esmu diezgan labs savā darbā, un tāpēc diezgan daudz var nopelnīt. Bet man tā kaut kā sāpīgi izrakstīt tos rēķinus. Man vienmēr liekas, vai es par daudz nerakstu. Vai Citiem. Es tam cilvēkam pa lielu neizrakstu rēķinu, un tā, vai viņi varēs samaksāt. Izrakstu tur daudz miljonu uzņēmumam. Sociālais uzņēmums. Jā, un domāju, tieši tā, līdz ar to, diemžēl, esmu tāds cilvēks, kam patīk strādāt un nepatīk izrakstīt rēķinus. Toties rēķinus labprāt izraksta Dostojevska saderīgais sociotips Štirlics. Štirlica tipa sievietes ir ekstravertas, racionālas, sensoras, loģiskas, tātad ļoti mērķtiecīgas, strukturētas, par sevi pārliecinātas sievietes, kuras nekad neatstās nevienu neizrakstītu un neizsniegtu rēķinu. Viņas nekad necepsies par to, ka tas kādam varētu sāpināt sirdi. Tātad jūs jau jūtat, ar ko ir laba šo divu sociotipu savienība. Viens pragmatisks, praktisks, ļoti realistisks cilvēks un balansam viņam pretī Dostojevskis, kas rūpējās par visu cilvēcīgo, par tik smalkām, sīkām niansēm.
kuras šie te gudrie un pragmatiskie štirlici pat iedomāties nespēja, ka tādas eksistē. Un visas šīs labās lietas, ko Dostojevskis var dot, ir ļoti, ļoti vajadzīgas sociotipam štirlics, lai tā vēsā ledus karaliene, kādas bieži vien mēdz būt šīs sievietes, atmaigtu, izkausētu savu sirdi un kļūtu vēl foršākas, vēl ziedošākas, skaistākas un pelnošākas. Tas ir pilnīgi pretēji, kā liktos. Par laimi man ir apkārt bijuši iedvesmojoši cilvēki, kas pateikuši tā, tu esi tik un tik vērts un nedomā par to, un tad pēc tā principa es arī strādāju. Lai man kāds palīdz. Jā, es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ir tāds sens mīts, ka ebreji savā starpā daudz runā par naudu, un tādā veidā viņi citu uzhaipo par to naudas lietu. Ja rekur tas čalis pelna tik, kāpēc es esmu sliktāks? Es gribu arī tik, un tāpēc, ka viņi daudz runājot par naudu, tāpēc it kā viņi riktīgi arī algas pieaugums prasa un visu un daudz vairāk pelna. Tā runā internetā. Un tu ņem vērā. Jā, un līdz ar to man arī ir bijuši labi paziņas, kas ir pateikuši tā, tas ir maz, tev jāprast tīk, un es vienkārši tā arī daru. Bet, jā, tas ir tā. Bet, ir tā pārsvarā gadījumu, ka es vairāk tā kā taupīgs esmu, un es parasti nepērku kaut kādas lētas lietas. Es labāk nepērku vispār, vai arī es nopērku to pašu labāko, lai man pēc tam nav jāuztraucās, ka tas tik ātri saplīs un atkal jāpērk jauns un tā tālāk. Esmu tāds vairāk cilvēks. Tāpēc man ir maz mantu, bet viņas viss ir tādas, ka es izmeklēju kārtīgi un tad izvēlos tas labāko. Tas ir dabai arī draudzīgi. Jā, tieši tā. Vai ne? Kad sapērts tādu vienu, bet labu. Tieši tā. Ja tu būtu blakus tāda izšķērdīga sieviete, ko darīt? Tu būtu dāsns? Katrs par sevi ir atbildīgs un darīt kā grib. Protams, budžets ir ierobežots, un budžeta ietvaros katrs var darīt kā vēlās. Bet tu nebūtu dusmīgs, ja viņi atnāk mājās tur ar 100 vienādiem krekliņiem. Es domāju, ka es par to baigi nerunātu. Es dzīvotu savā kaut kādā doma pasaulē tajā jautājumā. Viņš pat nepamanītu. Tu nepamanītu? Jā. Bet tu droši vien kārtīgs. Jā, esmu kārtīgs. Jā, esmu tu patīk, ka visa vide ir tāda salocīta, visi dielīši vienā līnijā? Vai tik traki nav? Viņi ir aiz durvīm, un es viņus neredzu. Teiksim, es neguldinu veļu, es guldinu tikai kreklus, bet pārējo veļu es vienkārši uzmanīgi izžauju, tā viņi ir puslīdz līdzena, tad kārtīgi salūku, ielieku skapī un viss. Un aizmirst. Jā, tieši tā. Līdz ar to es pat nemaz nezinu, cik man daudz vai maz ir to rēbija godīgi. Tu dzīvo Rīgā? Jā. Tu gribētu dzīvot laukos? Īstenībā jā, ir tā, ka es bērnībā vasaras dzīvoju laukos, un tas ir ļoti skaisti. Tur ir zaļa pļava, tur ir dzīvnieki, tur ir tāda dabiskā dzīvība. Man ļoti, ļoti patīk vismaz vasaras toču laukos. Tāpēc es ļoti gribētu, vismaz pavasarām dzīvot kaut kādā lauku vidē, svaigā gaisā, atbraukt uz Rīgu, tu jau jūti, ka tas gaiss ir piesārņots, un tas nav forši visu laiku domāt par to, kā elpot to kaitīgo, visu ķīmiju, visu iespējamo. Bet, es domāju, ka man varbūt negribētos kaut kādu milzīgu lauku saimniecību. Es labāk kaut ko maziņu, bet savu, kur nav neviens cilvēks tomā. Bet, protams, arī braukt uz Rīgu uz visādiem, koncertiem. Nav tur dārs, tur jāuzrok. Jā, ir tā, ka... ir tā, ka šajā lietā es varu arī bišķi iekomentēt, jo dārs kam ēst gatavošanai. Un tādam intuītam kā man, teiksim, visu dzīvi, tā ēst gatavošana bija skaitinoša lieta. Tu gatavo riktīgi ilgi ēst, un tad tu jau gatavojoties paēdis, un tas ēdiens vairs pat nav tik garšīgs, tu viņu apēd, un viss izniekots laiks. Kāda jēga? Jā, tieši tā. Un tā ilgu laiku ir bijis. Bet izņemot tos brīžus dzīvē, kad es tam ļoti, ļoti pievēršos, un tad sakārtoju to tā līdz pēdējiem. Un, teiksim, pēc 30 gadu vecuma sāk parādīties kaut kādas veselības problēmas, tur locītavas sāpes, vēl kaut kas. Tie, kam ir pār 30, tie zina, ir īpaši vīrieši. Ja tu pēc 30 gadu vecuma pamosies, ja tev nekas nesāp, tu īstenībā esi miris. Optimists. Jā, un tāpēc... Kas ar fiziskām aktivitātēm un kaut kādiem? Jā. Ja tu izties
Slaids. Viņš vēd. Jā, par ēšanu. Redz, ja man būtu lauki, es noteikti neaudzētu dārzeņus, tāpēc, ka esmu atklājis tādu riktīgi interesantu diētu, kas saucās carnivore diēta, kurā īstenībā ēd tikai gaļu un piena produktus un olas. Un man, kā intuītam, tā ir labākā recepte pasaulē, jo man no visiem pasaules ēdieniem, miljardiem tur no visām kultūrām, man ir tikai dažas izvēles. Un tāpēc man ļoti viegli izvēlēties, viegli pagatavot. Iedomājies savu dzīvi, kad tu, teiksim, ēdi karbonādi ar kartupeļiem un salātiem, bet tev nav kartupeļu un salātu, kuri bija jāgriež, kuri bija jāmaisa krējums, kur tur bija jāsalas pa veikalu, tik dārgi. Tu vienkārši nopērc gaļas gabalu, izcepiņu, apēd un cilpo tālāk. Tā ir riktīgi laba lieta. Redzi? Vot redzi, ko es tev teicu? Sadalītais uzturs. Jā, un kopš Ziemassvētkiem es ēdu tikai gaļu un dzīvnieku produktus, nekāds dārzeņus, un es jūtos riktīgi labi, labāk nekā jebkad dzīvē. Tā kā es varu apstiprināt. Dārzeņi ir ļaunums. Paga. Veģetārieši šito neskatās. Jā, veģetārieši arī ir ceļā uz veselīgu uzturu, un es domāju, daudziem arī tas veģetārisms palīdz, bet tieši konkrēti man gaļas ēšana ir tā, kas man dod spēku. Es nezinu, man vispār varbūt seksistiski izklausīsies, bet man liekas, ka vīriešiem tomēr tā gaļa jāēd, tur daudz spēka. Sievietes, ko es zinu, kas ir veģetārietis, viņām viss ir kārtībā veselīgi, bet vīrieši ļoti bieži, ko es pazīstu personīgi, viņiem sākas veselības problēmas, viņi sāk izdilt, viņi sāk slimot, un es domāju, vienkārši uz Marsa bija tikai dzīvnieki, un uz Vēneras bija tikai augļu dārzi, un tāpēc arī mums var būt arī dažādas tās ēdienkartes. Jā, un ar citu, no vienas govs iegūst tik daudz gaļas, ka cilvēkam pietiek 1,5 gadam. Var pārbaudīt. Tad tev liela saldētāja ir. Vilna ar govi. Pietiek, man tūmā ir Āgenskalna tirgus. Tajā pārdod bioloģiski audzētas govs gaļu. Gotiņie ganījusies ganībās, ēdusi zālīti, tur ir pļaviņa ar puķītēm, nevis, teiksim, viņi iesprostot kaut kādā mazā fermā un tiek barot ar graudiem, tad tā gaļa arī nekāda īstenībā nav. Bet tev to govi nav žēl, ja? Mēs visus ēdam, un kāds mūs arī apēdīs. Iedomājies, es priecājos, ka mēs dzīvojam virs ūdens. Zem ūdens vispār ir tumsa, un tās plēsēji zivs visu laiku vienu otru ēd. Visu laiku. Es negribētu būt zivs. Tieši tā. Dzīvnieku pasaule ir ļoti nežēlīga. Jā, tieši tā. Tāpēc neizliksimies, ka mēs esam tur augstāk un labāk. Andri, bet kā tu izrādi savas jūtas pret sievieti? Kā saprast, ka tev viņa interesē un patīk? Parasti ir tā, ka sākumā man jāgūst pārliecība, ka viņa ir brīva, jo es negribu uzrauties no viņas vīra. Un tā, bet tad, ja es to zinu, ja viņa patīk un interesē, tad es vienkārši eju klāt runājos, vai arī, varbūt uzrakstu, bet es neticu tai rakstīšanai. Man liekas, mūsdienās cilvēki ko uzrakst, otram nav laika, labāk ir dzīvē iepazīties. Viedi vārdi, Andri. Jebkādi sapņi un fantāzijas par otru cilvēku, to, ko mēs esam nolūkojuši, iekārojuši vai kuru tikai gaidam, pastiprina iespēju piedzīvot vilšanos, tāpēc nevajag vilkt garumā. Ir jāiet, ir jāsatiekās, ir jāaptausta tas otrs cilvēks. Un tikai tai tiešajā komunikācijā, kurā būs ne tikai vārdi, bet arī skatieni un varbūt pieskārieni, mēs pa īstam sajutīsim, kā tad mēs miedarbojamies un vai tik tiešām tie mūsu sociotipi savstarpēji sadar. To nevar izdarīt pa gabalu, to nevar izdarīt iepriekš kaut kā novērtējot vai iztēlojoties to, kāds tas otrs cilvēks varētu būt, pat ja mēs esam ļoti, ļoti pieredzējuši un zinoši vienalga. Tikai tad, kad tu esi blakus, kad tu apsēdies, kad tu sajūti, kad tu dzirdi, kad tu uztver domas, kad tu komunicē, kad tu sajūti, kā tas otrs uztver tevi, tikai tad mēs varam izvērtēt, vai ir šeit kāds potenciāls vai nav. Runājot par iepazīšanos dzīvē, kā tevi uzrunāt? Ir kaut kāda tāda īpaša pieeja vai recepte, nezinu, kā tu nenobītos vai neatraidītu to sievi, vai tu izskatīji visus piedāvājumus? Kā tev ir organiski? Aizmirst pieminēt, esmu arī salsas treneris. Es dejoju salsu. Tā ir partneri deja, puisa meiteni.
Un līdz ar to tur var iepazīties, un vienkārši ar mani var iepazīties, vienkārši sākot runāt ar mani, kaut ko pajautājot man, jebko, un arī izskot komplimentus, protams. Bet es nezinu, jebkādā veidā. Nav varbūt tik ļoti uz to jāiespringst. Vienkārši kaut kas jāpasaka, un tad jau aizies. Bet, ja pēc šī raidījuma kāda sieviete gribēs tevi uzrunāt, nezinu, Facebookā vai kaut kur, tad viņi droši vien rakstīs: Sveiks, Andri, satiekamies! Jā, īstenībā tur nevajag drausmīgi neko nenormāli ilgi domāt. Man varbūt kā intuītam tā ir tāda īpašība, kad ir match Tinderī vai kur, un tad riktīgi ilgi domā, ko viņai rakstīt, un pēc tam paiet diena un divas, un tā arī neesmu uzrakstījis, un tad, tas ir pa ilgu, un tur vairs nekas nebūs. Līdz ar to vienkārši čau, vienalga. Pilnīgi tur nav nekas tāds. Man nav nekādi trigger vārdi, kurus izlasīšu, un fuj, uzreiz. Nē. Nu, jā, skaisti. Nu, ko, tikko mēs saņēmām brīnišķīgu Andra lietošanas instrukciju. Viņš visu par sevi izstāstīja. Man liekas, viss ir skaidrāks par skaidru. Tāpēc sadarīgās un ieinteresētās sievietes droši dodiet ziņu Andrim un esiet laimīgi.